iestudēts cirks un manipulācija vai reāls notikums. Ilons Masks šodien ieraksta X-ā, kad nožēlo dažus izteikumus, ko viņš ir rakstījis par Donaldu Trumpu. Tāpat Donaldam Trumpam tika jautāts, vai viņš ir gatavs salīgt ar Masku, uz ko tad atbildēja Donalds Trumps, kad šobrīd tā nesot prioritāte. Kā tev liekas, šis viss bija tikai cirks vai reāls notikums? Padalies komentārā. Bloomberg ziņo, ka nākošais Fed priekšsēdētājs varētu būt patreizējais finanšu ministrs Skots Besnests. CNBC ziņo to, ka Bitcoins esot gatavs nākošajam kapumam un uztaisīt jaunu all-time high un sasniegt 130,000 ASV dolāru. Vakardien notika tāds straujāks kāpums Solanai, un tas saistīts ar to, ka SEC varētu apstiprināt Solana ETF, un tas varētu notikt jau jūlijā mēnesī. Un, ja runājam par ETF apstiprināšanu, tad šobrīd Litecoin un Solana ir 90% iespējamība, ka viņus apstiprinās. Ukraina ierosina likumprojektu, kur viņu centrālai bankai būtu iespēja turēt Bitcoin un kriptovalūtu kā daļu no valsts rezervēm. Apmeklē mūsu mājaslapu www.kriptonumur1.lv, kā arī visa informācija Telegram kanālā. Linki profilā aprakstā.